Džeki, šodien izstāstīšu, kā es pa 11,46 eiro nopirku G2A platformā Resident Evil 8 Gold Edition. Ja tu pērc atslēgas vietās, kas nav Steam, tad es tev iesaku noskatīties šo video līdz galam, jo tas tev varētu noderēt. Mani sauc Endijs, un tu esi ienācis manā YouTube kanālā. Piesako, jo tev varētu noderēt informācija, kuru es šeit publicēju ik pa laikam. Stāsts ir tāds: es iegādājos Resident Evil Gold Edition, kurā bija jābūt iekļautam arī Resident Evil Reverse, jeb Reverse. Kas tad ir Resident Evil Verse? Tas ir multiplayers, kas ir iekš Resident Evil, un jūs zināt, kas ir multiplayers, vai ne? Pirms es iegādājos šo spēli, es nezināju, ka viņam ir arī multiplayers, bet es izlasīju aprakstā, es viņu iegādājos, un kad es gāju uz Steam aktivizēt šo spēli, man uzrādījās uzraksts, es aktivizēju Resident Evil 8 Gold Edition bez Resident Evil Verse. Tas tā kā saīsinājums no Universe, jau kaut kā tam. Es nezinu, kāpēc viņi tā sauc, bet nu labi. Ko es darīju, protams, jo aprakstā bija rakstīts, ka viņš ir iekļauts. Tad es devos uz G2A un sazinājos ar pārdevēju un jautāju viņam, kas pa sūdiem. Jo, kad es pirku šo spēli, tad aprakstā skaidri un gaiši bija rakstīts, ka tas Resident Evil Verse ir iekļauts arī šajā pirkumā. Tad es jautāju pārdevējam, kas bija Gaming for You, kad es aktivizēju Steamā spēli, ka šis multiplayers nav iekļauts, kur ir 4-4 laikam spēlē pret visādiem tur monstriem. Tā. Uz ko man pārdevējs atbildēja, citēju: "Thank you for your message. Please provide a screenshot of the error message that appears when reapplying the key, as well as screenshot of the license and product key activation section from Steam account the key was used on. To locate the section, log into the Steam app, click on your username in top right corner from the drop-down menu, select account details. This will open new page. On the right-hand side, you'll find a link to view license and product key activations. Those screenshots will help us investigate the issue." Un es viņiem aizsūtīju visus prasītos screenshotus, uz ko man atbildēja pārdevējs: "Thank you for your message. We did not receive what we asked for. Could you resend it? Thank you in advance." Es viņam aizsūtīju tos pašus screenshotus vēlreiz. Tad viņi man prasīja šo screenshot vēlreiz. Es viņam rakstīju, ka es jau viņiem aizsūtīju screenshotus. Un tad viņi man rakstīja, ka bez pierādījumiem viņi man nevar palīdzēt. Un tad tā saruna gāja uz riņķi visu laiku. Viņi man prasīja tos screenshotus, kurus es viņiem biju aizsūtījis. Un es domāju, tad nafig to pārdevēju, es iešu pie G2A supporta un rakstīšu ziņu viņiem. Tālāk es devos uz G2A supportu, kur es uzrakstīju tiketu jaunu. Sākumā man bija tas mākslīgā intelekta bots, viņam viss jāizstāsta, un tad viņš uztaisa tādu kopsavilkumu un nosūta, un tad atbild man cilvēks. Es visu atkal no jauna aprakstīju, kas notika, ka es pasūtīju to spēli un tīri-piri, un tad pēc dienas vai, man liekas, ka pēc 24 stundām man atbildēja Anna no G2A supporta, un prasīja man tieši to pašu screenshot, ko man prasīja tas pārdevējs. Uz ko es viņai aizsūtīju atpakaļ to pašu screenshot, ko es sūtīju arī pārdevējam. Uz ko viņa man atbildēja, ka viņai vajag pilnas lapas screenshotu, nevis kaut kādu apgrieztu vai apstrādātu. Un tad es viņai atbildēju, ka es negribu sniegt šādu informāciju, jo
Tajā lapā ir visas spēles, kuras es esmu aktivizējis. Viņi šādu informāciju nedrīkst no manis pieprasīt. Tā ir privāta informācija. Viņi atbildēja man, ka bez šī screenshota viņi nevar man palīdzēt. Tad es izdomāju viņus bišķiņ apčakarēt. Es savam monitoram nomainīju izšķirtspēju uz 800 pret 600 pikseļiem. Un teksta fonta izmēru nomainīju uz 250%. Līdz ar to es varēju uztaisīt pilno lapas screenshotu, un viņi saņēma tikai to informāciju, ko viņi prasīja no manis, ka tur tā spēle ir aktivizēta un rādījās tikai viena spēle, nevis viss tas saraksts, kas man ir tur. Tad viņi man atbildēja šo ziņu, kad tā kā es neesmu sniedzis pierādījumus, kurus viņi man prasīja, lai es viņiem aizsūtu, viņi man nevar palīdzēt un šo sarakstu noslēdza. Tas ir ļoti smieklīgi, jo es viņiem aizsūtīju visu, ko viņi no manis prasīja. Tad es domāju, ko man darīt tālāk. Es izdomāju, ka es aizsūtīšu to pašu screenshotu tam pārdevējam. Un par brīnumu pārdevējs man atbildēja, ka šis Resident Evil verse ir atslēgts kopš 2025. gada jūnija. Un serveri vairs nedarbojas, jo spēle nebija tik populāra, lai viņus uzturētu. Un kad tā kā es neesmu izmantojis vēl atslēgu, lai es pārdodot šo atslēgu draugam vai uzdāvinot kādam, jo viņi nevar man uztaisīt naudas atmaksu par to. Bet es esmu aktivizējis šo spēli jau Steamā, jo bez aktivizēšanas es nemaz nezinu, ka es to preces, to produkta daļu neesmu saņēmis nemaz. Tad es gribēju rakstīt atkal G2A supportām, jo es no pārdevēja esmu saņēmis jaunu ziņu, bet G2A nevar uztaisīt to pašu tiketu ar to pašu orderu numuru, jo sākumā, lai sazinātos ar G2A, jāiet caur tam mākslīgā intelekta botam, kurš tev prasa pasūtījumu numuru. Un tā kā es jau vienreiz esmu sazinājies ar viņiem un viņi noslēdza man to ziņu, tad es nevarēju uztaisīt jaunu supporta tiketu, jo numurs ir tas pats. Tad es centos apčakarēt botu, to mākslīgā intelekta botu, un es viņam rakstīju tā, ka es norādīšu orderu numuru tikai cilvēkam. Es nenorādīšu tam mākslīgajam intelektam, kāds ir numurs, bet tikko ar mani sazināsies cilvēks, es viņam norādīšu numuru un lai viņš man uztais tiketu. Sākumā viņš negribēja man tā kā taisīt to tiketu, bet kaut kādā pēc trešā piegājiena viņš tomēr uztaisīja ar šādu te aprakstu. Un tālāk pēc vairākām dienām ar mani sazinājās G2A supports, šoreiz Jūlija, citas sievišķis, ja? Un viņa man teica, ka aprakstā ir tas norādīts. Tas jau nekas, ka viņš tur nav pieejams vai ne. Es jau nezināju, es to spēli nekad nebiju spēlējis. Es nezināju, ka tas servers vairs nedarbojās, aprakstā tas ir un es to nesaņēmu. Tāpēc es arī sūdzējos par to. Un beigās viņi man atbildēja, ka jā, kad man ir taisnība, kad man vajadzēja saņemt to, kas ir norādīts aprakstā. Un ja es neesmu saņēmis to, par ko es samaksāju, tad man vajadzētu saņemt atpakaļ naudu. Un viņi man atskaitīs atpakaļ pilnu summu par spēli, jo es nesaņēmu pilnu produktu, kas bija aprakstā. Līdz ar to es saņēmu atpakaļ naudu, bet tā kā spēle jau bija aktivizēta Steamā, viņi šo spēli man nevarēja atņemt vairāk, jo G2A nav nekāds sakars ar Steamu, vai ne? Steamā jau viņi ir aktivizēti, pircējs ir cits, G2A, tur 3-4 iesaistītās puses. Beigās ir tā, ka viņi man ieskaitīja atpakaļ manus 11,46 € un spēli
es tik un tā varēju paturēt, jo es jau viņu biju aktivizējis. Mācība par šo te visu ir tāda, ka dažreiz ir ļoti, ļoti sarežģīti kaut ko pierādīt, bet nekad nevajag padoties, vienmēr visu var izdarīt. Es šoreiz cīnījos gan ar pārdevēju, gan ar G2A supportu tieši 2 nedēļas. Pirmo ziņu es uzrakstīju 9. maija vakarā, un pēdējo to atvainošanos viņi man atsūtīja 22. maijā. Tas sanāk 13 dienas, un tad vēl es gaidīju, kad man ieskatīs naudu. Beigās sanāca, ka 2 nedēļas es cīnījos ar viņiem, un pēc 2 nedēļām viņi man ieskaitīja atpakaļ naudu, un es arī varēju paturēt spēli. Video noslēgumā gribu pateikt tikai to, ka nekad nevajag padoties. Ir cilvēki supportā vairāki, kas strādā lielās kompānijās tādās. Un ja tu uzraksti vienreiz, tev atbild viens cilvēks, un ja tu rakstīsi otrreiz, tev atbildēs kāds cits cilvēks. Ja pirmais cilvēks tev var nepalīdzēt, varbūt tev palīdzēs otrais vai trešais cilvēks. Viņus nevajag likt mierā, viņus vajag terorizēt, kamēr viņi... Ja tu esi 100% pārliecināts, ka tev ir taisnība, nekad nepadodies un turpini cīnīties ar viņiem. Jā, 11 eiro ķipā nav daudz, vai ne? Liela summa, bet citam varbūt tas ir 2 stundu darbs, grūts darbs. Citam 1 stundu jāstrādā, varbūt citam mazāk. Tas ir atkarīgs no tā, cik ilgā laikā tu vari nopelnīt to naudu. Un es domāju, ka es negribu iet uz darbu pa lieko, lai atdot kaut kādiem cilvēkiem naudu, ja es varu to dabūt atpakaļ. Tā kā ir vērts mājās bišķiņ pacīnīties, kādu stundiņu vai 2 aizņems tev tas laika pa 2 nedēļām kopā. Bet, ja tu vari atgriezt to naudu sev atpakaļ un vēl paturēt spēli, man liekas, tas ir tā vērts. Un tagad man Steamā ir Resident Evil 8, un arī es saņēmu atpakaļ pilnu summu par spēli. Tā kā es šo spēli iegūju pilnībā bez maksas. Es ceru, ka šī informācija kādam no jums noderēs, un tiekamies nākamajā video. Ja gribi ietaupīt savu naudu, nervus un laiku, tad piesako man. Ik pa laikam ielikšu tādu info ar saviem šiem te atgadījumiem, un varbūt kādam cilvēkam arī palīdzēs. Tā kā piesako droši un ieliec komentāri, ja arī tev tā ir gadījies. Bet mēs jau tiekamies nākamajā video. Paldies, ka skatījies. Čau!